Labi, tagad es jums pastāstīšu par vēl vienu zinātnes nozari, kas patiesībā ir tādu divu nozaru apkopojums, un kur tās lietas, ko jūs dariet tajā nozarē un ko jūs pētiet, ir diezgan atšķirīgas no tā, ko mēs redzējām pirms tām, un arī izēju materiāli ir pavisam savādāki. Es jums pastāstīšu par ekonomisko vēsturi. Vai jūs varat iedomāties, ko pēta ekonomiskā vēsture? Jā. Tā. Aha. Nu jā, tā tad patiesībā tas, ko mēs jums šeit gribam pastāstīt, pamatā ir par vēstures pielietojumu. Un vispār par jebkuras zinātnes pielietojumu. Tā. Aha, varbūt, ka tas ir īstais, jā, ok. Tā, tagad. Jā, ir, aizgāja. Ok, tā tad es jums izstāstīšu, kas tā ir pa jomu, kādas ir metodas un ko tad ekonomiskā vēsture šobrīd pēta ļoti īsi, jo laiks mums nav daudz, jums drīz sāksies starpbrīdis un noteikti, ka jūs arī gribēsiet. Tā tad starpdisciplināra pētniecība. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka arī zinātnieki ir tādi cilvēki, ka viņi ir iemācījušies un vairāk tā kaut koncentrējas uz kaut kādu vienu jomu. Un tā starpdisciplinārā lieta, ko Egils pirms tām pieminēja, tas ir tas, ka cilvēks pārzina vairākas jomas un izmantojot metodas no kaut kādām vairākām jomām, nāk pie kaut kādiem rezultātiem un vairāk jomu pētniecības metodas izmanto. Tieši tas pats attiecas arī uz ekonomisko vēsturi. Un arī ekonomiskā vēsture, tāpat kā arī iepriekš minētā zinātnes nozars, patiesībā ir pietiekoši ar augstu pielietojamību, ar augstu sabiedrisko aktualitāti. Tas ir ļoti svarīgas lietas, es jums parādīšu, kas ir tās lietas, ko pētu es ekonomiskajā vēsturē. Tātad ir viena lieta diezgan būtiska, ka pētot ekonomisko vēsturi un strādājot ar šīm lietām, ir jābūt tādām diezgan specifiskām pamatzināšanām cilvēkam. Un ir dažas lietas, kuras, es domāju, tieši jums Daugavpilī patiesībā ir konkurences priekšrocības, salīdzinām ar Vidzemi un Vidzemes augstskolu, kurā darbojos es. Dažās lietās es tūlīt notestēšu, jā, varbūt tās šīs konkurences priekšrocības arī nav. Piemēram, viens no tādiem materiāliem, ar ko jāstrādā, tie ir dažādi rokraksti. Ja, tas ir, ja jūs pētat diezgan daudz materiālu, kas ir, ar ko vēsturnieki strādā, ir ar roku rakstīti. Tātad jūs īsti, vai jūs varat izlasīt, kas tur ir apmēram? Ja? Ja mēs skatāmies tur vēl kaut cik vai ne, bet tur lejā jau, ko tur ir, tā ir baznīcas grāmata par cilvēku dzimšanu, kā viņi ir dzimuši, kad viņi ir miruši un kādā veidā, kas ir noticis, kad ir precējušies, kādi bērni dzimuši. Un te, kur tie bērni ir tā daudz un viss kaut kas mainījies, tur tas mācītājs ir sarakstījis tā, ka, godīgi sakot, es ar tur īsti netiek skaidrībā, kas tur ir. Tā ir Artura Alberinga, viena no Latvijas ministru prezidentiem dzimta. Tātad un pats Arturs Alberings šajā visā stāstā ir šeit. Piemēram, pētot šos dokumentus, uzzināju, ka Arturam Alberingam ir vēl viens vārds, Emils, ja, kas patiesībā ļoti interesanti. Ja, un arī pētot dažādus dokumentus, kur atrod Emils Arturs Alberings, tad mēs varam konstatēt, ja, ka tā ir tā pati persona, kas Arturs Alberings. Ja es nebūtu lauzies cauri šīm baznīcas grāmatām, tad visticamāk es to neuzzinātu. Vēl viena lieta. Kāds var izlasīt, kas tur ir rakstīts? Lūk, redziet, tomēr kopējiem spēkiem izlasījām. Patiesībā līdz pat 1940. gadam ļoti daudz avīzes, laikraksti un arī pat grāmatas iznāca. Tā ir tā sauktā vecā druka. Tā ir druka, kura Latvijā bija. Šis konkrētais sludinājums tika ielikts par šo pašu Arturu Alberingu pēc tam, ka 1931. gadā viņš vēlēšanās netika ievēlēts. Un viņa politiskie oponenti ielika šādu sludinājumu avīzē. Tātad mūsu mīļais, labais gādnieks, sirsnīgais kustoņu draugs, jo viņš bija zemkopības ministrs un vadīja zirgkopības biedrību. Tātad ielika Arturs Alberings kritis vēlēšanu cīņās. Jā.
Mīļā atmiņā viņu paturēs visi hipodroma zirgi. Ja? Tātad arī šādus materiālus būtībā jūs varat izlasīt tikai tad, ja jums ir tādas specifiskas zināšanas, ka jūs mākat pārvaldīt veco druku. Es atceros, ka man jau noslēdz uz vēsturi bija ļoti sen, un es veco druku iemācījos apmēram vienā laikā, kad jauno druku, tad, kad faktiski sāku iet skolā, jo man bija Žila Vērna noslēpuma sala vecajā drukā, un es to grāmatu izlasīju vecajā drukā, un tas ir atstājis iespaidu arī uz mūsdienām, ka es arī šo druku ļoti labi pārvaldu. Nākamā lieta, šo jau gan jūs varat izlasīt, vai ne? Nu, lūk, tieši tā. Tā ir nākamā materiāla grupa, kas ir Vidzemes augstskolā. Krievu valodā kaut ko var izlasīt tikai katrs 10. Es domāju, ka jums ar krievu valodu šeit problēmas nav, tāpēc es saku, ka arī tā ir jūsu konkurences priekšrocība. Patiesībā ļoti daudz vēsturnieku mūsdienās nevar pētīt padomju laiku, kas ir ļoti aktuāls tikai tāpēc, ka viņi nepārvalda krievu valodu. Ekonomiskai vēsturei nāk arī diezgan liela garoziņa, ka jums ir ārkārtīgi daudz dažādu skaitļu. Nu, piemēram, šeit, lai jūs dabūtu kaut kādu budžetu, jums jāiet cauri visiem šitiem te cipariņiem, lai jūs varētu saprast, kas un kā notiek. Protams, mani kolēģi ierauga, viņi saka, ārprāts, ko tu dari, ar ko tu nodarbojies. Es tā nekad nevarētu. Man tas patīk. Arī matemātika man patīk. Ja man nebūtu arī matemātikas zināšanas, tad patiesībā man būtu diezgan grūti pārbaudīt un saskaitīt un likt kopā. Ko tad es no visa šī izdaru? Tā tad viena lieta, kur ir sabiedriskā aktualitāte, mēs zinām, ka šobrīd arī tāpatās, kā pirms 25 gadiem, diezgan daudz bija diskusijas par to, kā tad Latvijai klājās Padomju Savienībā. Kādas tad bija tās Latvijas situācija, kas notika. Un jau toreiz un arī tagad ir tāda faktiski viedokļu apmaiņa, apšaudīšanās ar Krieviju, ka Krievija teica, jā, nu mēs tā kā vairāk ieguldījām taču tanī Latvijā, un Latvija neko daudz vairāk mums atpakaļ nedeva. Ko izdarīju es? Es izgāju cauri pilnīgi visiem budžeta dokumentiem, ko es atradu arhīvos un saskaitīju bilanci. Un es konstatēju to konkrēti ar pierādījumiem, kāda tad bija tā norēķina bilanci. Un manos pētījumos atklājās, ka tomēr visos padomju varas gados, šeit es esmu uzlicis tikai pa 15 gadiem, Latvija vairāk iemaksāja PSRS budžetā, nekā viņi saņēma atpakaļ. Tātad mēs nevaram teikt, ka mēs dzīvojām uz PSRS vai uz Krievijas rēķina. Tas ir diezgan būtiski, un tas ir argumentēts līdz pēdējai kapeikai, ar to iepriekšējo to lapiņu es to pierādīju. Nākamā lieta, ko jūs variet dabūt ārā. Arī par militārām lietām tagad daudz runā. Cik no Latvijas tagad IKP no iekšzemes koprodukta ir plānots, cik mums vajadzētu tērēt, lai mēs tanī NATO kvalificētos? Cik procentus? Pareizi, tieši tā 2%. Paskatāmies, kas notika laikā, kad Latvijā bija režīms, kad vēl bija dzīvs Josifs Staļins. Tie procenti militāro izdevumu īpatsvars. Jūs redziet, ka vienā gadā, 1952. gadā, no tās naudas, kas Latvijā bija tērēta, jo Latvija bija PSRS pierobeža, lielākā daļa no naudas bija militārie budžeti. Un tā, kad Staļins nomira 53. gadā, tad tie militāri izdevumi samazinājās. Jau Hruščovs nāca pie varas, tad tiešām palika mazāk. Bet jūs redziet, cik milzīgi liels īpatsvars. Arī šādus datus jūs patiesībā varat dabūt tikai pateicoties ekonomiskai vēsturei, pētot šīs lietas. Tā kā ļoti interesantas lietas patiesībā jūs varat izdarīt. Šos datus patiesībā jūs pirmie redziet, jo tie mani pēdējie pētījumi, bet es gribēju jums padalīties. Es jau kaut kur to arī nopublicēšu. Tā kā ko jūs vēl varat sadalīt, ja jūs rokaties cauri ekonomiskās vēstures dokumentiem? Jūs varat salīdzināt, kādas bija cenas. Piemēram, tad, kad Latvija tika pievienota PSRS 1940. gadā, tad tika pielīdzināts vienam latam 1 rublis. Pēc kursa 1:1. Bet neviens neņēma vērā, kāda bija cenu starpība tajā laikā. Un cenu starpību aizbraucot uz Maskavas arhīviem, es noskaidroju, kādas cenas bija toreiz PSRS, jo, diemžēl, nekur tādas ziņas netika publiskotas. Un tad es noskaidroju, jūs paskatieties, kā atšķīrās tajā brīdī, kad valūtas kurs ievies 1:1, ievies kādas bija cenu atšķirības. Cenas atšķīrās 15 reizes pat vietām. Teiksim, gaļai, pienam, ja teiksim, tas cenu atšķirības tirgos atšķīrās ārkārtīgi dramatiski. Tāpēc tie, kas Latvijā, kad iebrauc no PSRS, tur tās amatpersonas un arī militāra personas, viņi gāja, viņi pirka ārā visu milzīgi pirka veda. Un tiešām Latvijā radās iespējas, ka PSRS ir ārkārtīgi bagāta valsts. Tieši tāpēc, ka viņi redzēja, ka cilvēkiem ir daudz naudas, bet viņi neapzinājās to, ka tās naudas patiesā vērtība daudz reizes zemāk, 15 reizes pat brīžiem. Es saprotu, ka jums ir starpbrīdis. Tad ekonomisko, ja vēsturi patiesībā jūs variet pētīt, nākamā lieta, projekts, kurā darbojos es, mēs izdosim
Latvijas vēstures 100-gadē veltīt ekonomiskās vēstures grāmatu. Tā kā tās lietas, pie kā strādā kopā vēsturnieki un ekonomisti. Tagad būtu laiks jautājumiem. Patiesībā ir tā, ka mēs savu oficiālo daļu esam slēguši. Mēs zinām, ka jums ir šobrīd starpbrīdis. Es vēlos vēl vienu tādu nelielu balsojumu. Paceļiet rokas, kurš apsver iespēju, ka viņš nākotnē varētu pievērsties zinātnē. Aha, ļoti labi. Ļoti labi, jā. Tas patiesībā ļoti labi, jā, vairāk cilvēki, jā, jo ir bijušas auditorijas, kuras ir ļoti skeptiskas pret to. Varbūt ir kāds konkrēts jautājums, ko kāds vēlās mums uzdot? Jautājumi jums nav? Nu tad paldies visiem par uzmanību. Mācieties cītīgi, un mēs ceram, ka pēc gadiem jūs būsiet mūsu maiņa, jo mums vajag jauno zinātnieku, saka, mēs vairs tik jauni nebūsim. Paldies visiem par uzmanību!